Nu jā, šajā tēmā sev uzskatu par iesācēju, un tāpēc es atļāvos savu referātu arī nosaukt par piezīmēm. Nokļūt mākslas metropolē Parīzē bija viena no galvenajiem pašaudzētā estētismā augušā rīdznieka, drīzā nākotnē Latvijas klasiskā modernisma aizsācēja Jāzepa Grosvalda ģimenē saukta Džo izsapņotajiem dzīves mērķiem, ko ģimnāzistu gados veicināja arī viņa sākotnējā autoritāte, uzticības persona un dendīsmu centienu iedvesmotājs vecākais brālis Oļģers jeb Ožē. Kā zināms, par finansiālu atbalstu dēla humanitārai izglītībai un ārzemju ceļojumiem gādāja ģimenes galva. Advokāts, namīpašnieks, politiķis un Rīgas latviešu biedrības priekšnieks Frīdrichs Grosvalds, laika biedru, vērtēts kā džentlmenis. Veidodamies par izsmalcinātu estētu, intelektuālu un dzīves mākslinieku, Jāzeps apzinājās gan ģimenes augsto sociālo statusu Rīgas latviešu pilsonības elitē, gan savas privilēģijas. Pie 20. gadsimta sākuma zelta jaunatnes piederīgais mākslinieciski, muzikāli un filoloģiski apdāvinātais laikmeta aculiecinieks savā īsajā un spraigajā dzīvē dokumentēs pieredzēto un izjusto kā talantīgs autobiogrāfiskais vēstītājs, atstājot unikālu plašu vizuālo un tekstuālo mantojumu, ko pamatot iespējams uzlūkot arī Latvijā aktualizētā flanērisma fenomēna pētnieciskajā kontekstā. Franču dzejnieka Šarla Bodlēra atveidotais klasiskais Parīzes flanērs radās 19. gadsimta vidū kā jauns modernās kultūras personāžs arhitekta barona Osmana plānoto bulvāru un pasāžu ietverā, kā literārs tēls un turpmāk mainīgs urbānās modernitātes simbols, kurš ar dendiju un bohēmisku mākslinieku tika asociēts tieši tad Eiropas dendijismu vēstures otrajā periodā, kad tajā ienāca flanērismu motīvi un Parīze bija flanēru galvaspilsēta. Tā laika dīkais lielpilsētas vērotājs, kurš lēnām pastaigāja, kā bezmērķīgi klejojot plūstošā redzējumā, apkopoja iespējas un vienlaikus distancēti izrādīja sev pūlim, kļuva par mainīgās pilsētvidas uztvērēju un atspoguļotāju. Dendijs sev varēja pasniegt kā mākslas darbu. Rīgā paškultivētais dendijs, jāsaka, kā ap 1907. 1909. gadu par aizrautību ģimnāzista Džo pašizpausmu kļuva eleganta dendija tēla veidošana, nododoties izsmalcinātas gaumas pilnības izkopšanai. Atsaucoties uz autobiogrāfiskā romāna Pazudušais dēls galveno varoni, kuram par prototipu kalpojas autors pats, citēt, tas bija toreiz, kad viņa pārsteigtām acīm uzreiz atdarījās veselu jaunu pasauli, kur izplauka no Oskaru Vailda lapām, uzstādīt skaistumu par reliģiju un pēc tā ierīkot savu dzīvi kāda reibinoša izredz nepazīt ļaunu un labu, bet vienīgi izsalkušām rokām tvert katru baudu, pazīt visu, kas cilvēkam tik iespējams, kāds dzīves kāpinājums. Lūdzu, novērtējiet arī atspīdumu grāmatas kapja stiklā, tur ir jaunais Dorjāns. Multinacionālās Rīgas kultūra vidē pusauģa agrīnā estētisma pamatas dzīves un mākslinieciskos ideāls noteica iegrimšanu grāmatu pasaulē. Mājas dzīves augstais kultūras līmenis, interesi par mūziku, teātru, tēlotāju mākslu, domapmaiņu ar vecāko brāli, regulāri braucienu uz Pēterburgu un paši pirmie ārzemju ceļojumi. Turklāt Jāzeps sevi pozicionēja kā īstu pilsētnieku. Lasīto grāmatu sarakstu, komentāru dienas grāmatās un korespondencē rāda apgūtās literārās pasaules apvārsni, atzīta klasika, romantiska un neoromantiska dēlitūra, to starp Fendes iekļu strāvojumu, simbolismu, ietekmēta Eiropas dekadences literatūra un par dendīsmu literārā kanona darbiem atzīta lasāmviela. Ģimnāzista redzeslokā nonāca gan senāka, gan svaigi izdota dendīsmu teorētiski avoti, biogrāfijas un traktāti par modi, protams, augsts raudzes mākslas vēstures un ceļojumu literatūru. Par vienu no viņa literārajiem elkiem kļuva 19. gadsimta beigu eiropeiskā dendīsma trešā ar dekadenci cieši saistītā perioda harizmātiskais dendijs estēts un mākslā ideja adepts paradoks meistars Oskars Vailds, brāļu saziņā dāvēts vienkārši par Oskaru. 1906. gadā Jāzeps sev atklāja īri dzejnieku un dramaturgu vienīgo romānu Doriana Greja portrets, ko pēcāk pārlasīja, kā pats rakstījis, ar družainu satraukumu. Un tad pašā gadā viņš sajūsminājies par citu dekadentisku estētu un dendiju Aubry Beardsley.
Vailda darbu ilustrātori, kur pievienoja jau rastajām grafiskās kultūras studiju autoritātēm, gadsimtamīs miris kust un simplicissimus estētikas ievirzē. Ir saglabājušās kaligrāfiskā manierē pēc pāris gadiem pārrakstītās Vailda pasakas lapas. Literārā Elga Kulta romāna teksts, sevišķi 11. nodaļa, kā rakstīja Jāzeps, rosināja pusaudzes fantazēt, iztēlojoties arī sev neskaitām pilūdzēja atdarinātā dekadences estēta Doriana Greja apstākļus. Oļģerts laika biedru vidū bija uzgājis Doriana līdzinieki franču izcelsmes Pēterburgas draugu mākslinieku Mišela Sivjē personā, kur sastapa ar Parīzes zinātāju un Grosvaldiem labvēlīgā mākslinieka Kārļa Brencēna starpniecību. Jāzeps sev toties konstruēja iedomāt ideālu tēlu, dzīves ģēniju, kurā iemontēja arī Sivjē. Man jālas tas daudzkārt lietotais citāts. Ja? Ideja un ideāls bija apmēram sekošie. Mākslinieks, kas grozās visās šķirās, dzīvo stingri estētiski, Doriana Greja apstākļi, pie tam ir milzīgi veikls un veikalnieks, lai varētu visas vēlēšanās izvest un pie tam tomēr neatkāpjas no tīrās lielās mākslas. Nāca vēl klāt visādas pašmīlīgas idejas, par piemēru būt no visiem sieviešiem dievināts, būt elegants un skaists ar vienu vārdu, maisījums no Rembrandta, Doriana Greja, Kazanovas, Žilienas Sorela, kas ir Stendāla sarkanā un melnā varonis, Mišels Sivjē un visādiem Parīzes zīmētājiem, Capote de Manuels, Fabiano un citiem. Milzīgs lēlis, elks salāpīts no visvisādākām detaļām, kurš jau ar to vien bija demtodīgi vai nāvei nolēmts. Parīzes gaidās oriģināla valodā tika apgūti daudz franču autoru darbi. Prozā Stendāla, Īsmans, Flaubera, citu dzejā Baudelaire, Stefana Mallarmé un Artūra Rimbaud, pēdējo rindas pa laikam citējot arī dienas grāmatas lapusēs. Un šeit pēc Džo norādēm smalki zīdā un ādā iesietās ar monogrammām rotētās grāmatas atgādina par Vailda radītā Doriana Greja rafinēto gaumu. 1908. gadā Grosvalds iepazina joprojām respektējumu dendīsmu teorijas stūrakmeni, dekadentu literātu, franču dendiju Žila Barbē Dorevellī traktātu par modi un pirmo angļu modes ikonu Džordžu Braumelu, ja, Bo Braumelu, sauktu par smukulīti Braumelu, Anglijā dzimušā dendīsmu sākumposmu, slavenāko leģendu, kādreizējo Velsas prinča nākamā karaļa Džordža IV. Draugu. Kā redzams, pēc austriešu dzejnieka arī dekadenta Richarda von Šaukala vāciskā tulkojuma pieveikšanas tika pasūtīts izdevuma eksemplārs oriģināla valodā. Tad pat studētā franču rakstnieku un modes žurnālisti, protams, arī dendīja Rožē Butē, de Manuela biogrāfiskā apcere, Džordžs Bramels un Džordžs IV. Nav nejaušība, ka tolaik no tēva slēpjamai korespondencei ar Minhenē studējošo vecāko brāli Jāzeps sev aizņēmās ekscentriskā Londonas šrīta Bramela segvārdu. Izvēlējās, respektīvi, segvārdu. Kur tad es aizskrēju? Džo atzinību izpelnījās literatūra vēsturnieka, rakstnieka un kritiķa Žaka Boulanger opus dendija karaļa Louis Philippe laikā, ko viņš atzins par ļoti kuriozu labu grāmatu, spriežot, citēju, Bramela, etc. Grāmata no Boulanger man ļoti patīk. Ļoti interesantas lietas par Café de Paris. Vēl es mēģināšu iegādāt pāris tam līdzīgas grāmatas, un tad ceru, ka brumeliānisms būs galīgi pārspēts. Apzīmējums brumeliānisms atspoguļo Grosvalda rakstības stilu, kurā valodiskā savijumā svešo personu vārdu vai darbu nosaukumu parasti netika latviskot, bet varēja tikt pakļaut subjektīvu brīvai vārdadei šeit atvasinājumam no Bramela uzvārdu. 1908. gada pavasarī 16-gadīgais Rīgas Dorians vēl vāciski rakstītē dienas grāmatā izvēlējās nosaukumu Der junge Mann unserer Zeit, mūsu laika jaunais cilvēks, un turpinājumā pieteica mazas grāmatiņas par sevi. Jaunekļu interešu lokā starp citātu, to starp krievu literatūras dendiju tēliem bija arī Puškina Ņēgins un Lermontova Pečorins no mūsu laika varoņa. Viņa prāt tieši kādā nesenā Pēterburgas braucienā bija pamodisies vēlme būt laikmetīgam dendijam un pievērst uzmanību savam izskatam un garderobē. Zināms, ka ģimnāzis izspēlēja arī teatrālā 19. gadsimta dendiju pastaigu ar spoguļošanos skatlogos kā performatīvu, retrospektīvu kostimētu izrādi klasiskā flanera garā.
Ieskatam šis ieraksts. Šovakar bija pārģērbies sekošā vīzē. Uz galvas tēva visvecākais šapo klapu, ap to apsieta zaļš lēra lenta, kuras gals pakaļā karājas zemē. Ap kaklu balta adīts šāle, papiņa vasaras mētelis, vidū piesprausta par taļas mēteli. Un bez tam vēl fātermorderi, tas nenozīmē tēva slepkavs, bet stīva augstu apstāvu ap kaklu taisa staigāja un brīnījos pats par sevi. Līdzīgi kā antikvāro grāmatu iegādes kaislība, Džordžs šķiet tiecies kontrolēt pārlieko kārdinājumu, ļauties ģērbšanās stila eksperimentiem. Tāds citāts no dienas grāmatas. Tieši tā es tagad daru ar jaunu slimību, dendiju, brumelismu un drēbēm. Vāciski deiner neue Krankheit, den Dendi un Brumeltum un den Kleiderwesen. Sarakstā ar vecāko brāli kritizēta Rīgas provinciālās latviešu pilsonības vāciskā gauma, vēstīts par savu uzlabotot ietēru, apgūtām dendiskām finēsēm un kaprīzēm. Ja. Piemēram, biktēšu te vienu briesmīgu grēku, esmu Pēterburgā nopircis vienu pāri smukas amerikāņu lakas kurpes. Bodlēra laikos lakkurpēs dendīm mēdz arī spoguļoties. Uz Ledonijas balli man vispārīgi laikam būs diezgan labs apģērbs. Esmu pie smokinga pastēlējis jaunas, ļoti platas bikses ar zīda strīpu gar malām un nātemi pie šovēm. Man ir viena ļoti smuka pelēka smokinga veste, laka kurpes, diplomāta krāka un papilonu šlipses. Esmu ko jaunu izdomājis. Ich poliere meine Nägel, nagi spīd kā spoguļi, acis tīri apzīmē. Šī patika pret vēsturiskiem kostīmiem un apģērba izsmalcinātību apzīmīgoja jaunā estēta kopto paštēlu un turpmākos priekšstats par gaumu, elegants, uzvedības principiem. Vēlāk 1912. gadā Parīzē iepazinies ar franču literātu Boulanché un Henri Clouzot pagātnes dendijiem veltīto izstādi devam Pēst galerijā. Grosvalds pat atklāja savu iedomāto modes krātuves vīziju. Citāti. Sapņoju vienmēr par Bedekeru, kur gribētu rakstīt par fantastisku sapņu pilsētu, kur viss būtu nepraktisks un romantisks un kur būtu izvests visādas savādas idejas. Tur tad vajadzētu ielikt modes muzeju, kur var abrīnot Bramela uzvalkus, Oskara Vailda kravatas un Vērtslija papilonus. Paralēli interesēja par vēsturisko dendismu, Džonemitīgi izvaicāja vecāko brāli par Beļepoka kungu modes aktualitātēm. Kā jaunākā brāļa pārspēts priekšgājējs, taču pirmais no padomdevējiem un paraugiem dendismu praksē, Oļģerts ievadīja viņu gan pirmskara Eiropas kultūras un saviesīgajā dzīvē, gan iegūto paziņu aprindās, gan ceļošanas brīvības un baudu pieredzē. Abu korespondencē vīriešu garderobes, fasoni, krāsas saskaņojums, aksesuāri, smalkās niansēs, turklāt uzskicēts zīmējumos detalizēti apspriest no galvas līdz kājām, cepures, vestes, apkaklis, kaklas, sērtes, žaketes, bikšu platums, garums, iešos, cimdi, aptos, pieļi, pat skaistumu kopšana. Brāļi sarakstījās kā zinoši modes lietpratēji vai apskatnieki, reizēm uzklausot padomnieku kosmolīti Sevļē no Parīzes. Tad skaidrs Dendi uzskata apģērbā. Visu nosaka detaļas un vēlams ir šķietams nevērības šiks. Tā. Aizraujoties ar vīriešu modes jaunumiem, pa skrodeļiem, kā izteicies Jāzeps, pārsvarā skriets Londonā. Garderobu papildināt arī citviet Eiropas metropolēs, Berlīnē, Parīzes Lafayette, piemēram, kur modes un luksus preču pasauli noteica aktuālās 20. gadsimta sākuma patērētāju kultūras tendences un apģērbs kā sociālā statusa zīme. Ārzemju ceļojumos turpinājās pilsētu un pilsētnieku publikas vērojums, tostarp trāpīgi vizualizētā, citkārt kariķētā tipāžu fiksācijā un aprakstos pievēršoties demokratizētās modes izpausmēm, kas aptvēra arī emancipēto sieviešu tērpu pārvērtības no Jugendstīla uz agrīnu ārdeko. Pirms varēja rakstīt, nācu viens pats uz Parīzu, pēc kopā ar Oļģerta aizvadītā Mīnhenes studiju posmu, izdevies 1910. gada Venēcijas ceļojums pārmetu tiltu uz Jāzepa ilgoto pastāvību ārzemēs. Franču citadeli 3 pirmskara sezonās kļuva par topošā modernista dzīvesvietu un biogrāfijas lūzumpunktu, kur notika galīgā izvēle starp estetizētās dzīves mākslas vilinājumu un pievēršanos mākslai kā profesionālai nodarbei.
Lai gan rīznieks Francijas galvaspilsētā ieradās kā ārpusnieks, iebraucējs no citurienes, viņš šeit nejūtās kā svešinieks, jo bija apzināti Parīzē gatavojies. Džo pilsētas telpu bija iepazinis arī ar vācu mākslas vēsturnieku un kritiķu Karlu Šefleru, grāmatas Parīzes notīcinu starpniecību un apgādājies ar jaunāko Bedekara ceļvedi. Metropoles reālīs te diendienā, dienas grāmatās un vēstulēs tika aprakstīts ar flanēriska vērojumu, klātbūtnes sajūtu, ļaujoties modernās lielpilsētas un bohēmas stihieri. Jāzeps Grosvalds iekļāvās Parīzes kosmopolitiskās Belle Époque laikmeta zelta jaunatnes aprindās, kļūstot par vienu no tās saucamajiem internacionālajiem parīziešiem, Oļģerta vārdiem, pasaules bērniem Elizējas laukos, kur ļāvās jaunu turīgu pilsētnieku dzīvesveidam, mākslīgo paradīžu piedzīvojumiem un dendiskam hedonismam, kas neatšķirās no citās Eiropas metropolēs mutuļojošā. Brīvo laiku pavadot izplatījās planēšana pa smalkām izpriecas vietām kompānijās. Dendisms kā kultūras tradīcija, kas iepriekš vienoja modu, mākslu, literatūru un noteikti uzvedības kodeksu 20. gadsimta sākumā izplienēja kā vienots fenomens un lielākoties tā estētikas iezīmes turpinājās uz modu un ģērbšanās stila attiecināmās izpausmes. Parīze, kurā ieradās rīdznieks, atšķirībā no 19. gadsimta otrās puses bodlēriskās lielpilsētas, bija mainījis straujās modernās urbanizācijas tēmas un jaunu sociālo ieratu. Pirmā pasaules kara priekšvakarā Belle Époque pēdējā viļņa parīzieši atšķīrās no flanēru tipa, kas vēl pavīd gadsimtu mīs Francijas galvaspilsētu pazinēja rodēnistu Gustavu Šķilteru atmiņās, asociēta ar pastāvīgiem Parīzes apdzīvotājiem. Uz te Playboy Džo vārdiem izbaudīja pilnīgu Montmartre dzīvi un ceļojumus tāda jauna cilvēka dzīve, kam nav jāstrādā, kurš labi ģērbjas un kuram vienmēr ir nauda. Ja te ielas fragments ar bulvāru pūru kā galveno motīvu. Modernās dzīves mākslinieku un baudītāju Parīzes dienas grāmatās un tām paralēlajā korespondencē atziņas par mākslas studēšanu, muzeju, galeriju, izstāžu, privātu akadēmiju, mākslinieku darbnīcu iespēju, autoritāšu draugu paziņu un neidentificētu personu pieminējumu kaleidoskopiski vai kinematogrāfiski mīs ar aizrautīgu augstās un populārās kultūras baudīšanas pieredzi, dažādi saviesīgi notikumi, erotiski piedzīvojumi, gastronomiski iepriecinājumi, smalku ēdienu, dzērienu un aprēķinoši narkotisko vielu izzināšanas aprakstiem. Atklājas arī parīziski flanēru cienīgi vienatnīgi klaiņojumi, ierasti pastaigu maršruti un vietas, kur nospiedumā atrodam arī mākslas darbos. Metropoles centrā un nomaļākos rajonos apmeklētas neskaitāmas izklaides un uzdzīves vietas, dramatiskie, muzikālie un kinoteātri, restorāni, kafejnīcas, lokāli, publiskie nami, deju zāles, bagātnieku saloni un apartamenti. Aizrautīgās attiecības ar modernitāti apliecina melomānu un modes deju, azarts, džess, mansteps, masku balvas, kaislība pret elegantiem automobiļiem un mākslīgo paradīžu meklēšanas dziņu. Bonvivāna dzīves pārsātinājums reizēm vijies ar atziņu par bēgšanu no melnās pilsētu nerastēnīs un vēlmu būt vienkāršam gājējam, un simple promenade, ārpus tās burzmas. Dendija modīgo ārējo veidoli, iestudēto stāju un emocionālās izteiksmes atbalsto pāris Parīzes gadu ietekmē glaznotie kolorītā un stilizējumā mēren vienkāršotie Jāzepa Grosvalda pašportreti. Iznesīgais reizēm snobiskais zelta jaunatnes pārstāvs pratis uzspēlēt ievesties arī braurīga apaša lomā, kā savā dienas grāmatā minējusi aristokrātiskā paziņa Gaļina Labunska, važnī maļinki jāpaša. Un te dendija aksesuāri, cimdot roku ar spieķi, katliņš šaule, smēdz ar cigareti mutes kaktiņā. Ja. Bezveidīgā dzīve uz franču metropoles skatuves šaurā dendisko draugu mākslinieku lokā no vienas puses līdzinājās ilustrēto glamūru žurnālu atvērumu izrādē. No otras puses tā bija nopietna sevis profesionālā apzināšanās un pilnveidošana. Parīzes sezonās noturīgākie sakari izveidojās ar zviedru modernistu glaznotāju Nilsu Dardelu, itāļu un austriešu izcelsmes tēlnieku Ernestu de Fiori, abi no Café du Domu loka, un jau iepriekš zināmajiem Sevier, Dzialas un katalāņu grafiķi Javieru Gassē. Te bija vēl Gassē, nu no Minhenes laika zināmais par mākslinieciskos nobu dēvētais Gassē, kā veiksmīgs vācu, franču, spāņu
žurnāla ilustrators, tolaik bija viena no Grosvalda autoritātēm grafiskās kultūras sfērā. Vienlaikus laikmetu modes periodikai sakotas plašākā spektrā, atrodot tajā arī individuālā modes zīmējuma stila ierosinājumus. Turpinot agrāk praktizēto rokrakstā pašizdoto ģimenes žurnālu tradīciju, daļai kā izklaide tapa Grosvalda modes žurnāli, piemēram, stilistiski izturētais Parīzes pastiljons ar pilsētnieku kostīmu tipu zīmējumiem pēc Gosē un sieviešu žurnāla Femīna paraugiem saloniski skaistā, dekoratīvā, klasiski lakonizētā maniera. Zviedru modernists Dardels, kur pazīstamais darba zīmīgu sauc Dendī nāva, tāpat kā Grosvalds Parīzē bija ieradies 1910. gadā, studējis pie Matisse un iepazinies ar Picasso dīleri Vilhelmu Ūdi, ar ko iepazīstināja arī Džo. Šeit ir atrašanās vietu, es nezinu, bet internetā uziet smaliet Marija Lorentsēnas gleznots Dardela portrets un, kā mēs zinām, arī Grosvalds. Te ir neliela skice, bet ir gleznojis Dardelu portretējis. Arī, kā redzams, Dardels ir vēl pielūdzējis līdzīgi māksliniecisku interešu vienots un palīdzējis gādāt mākslas darbus mecenātam savam partnerim Wolfam de Marais. Svārstīdamies meklējumos starp vecmeistaru primitīvu un jaunās mākslas avotiem, Grosvalds norobežojās no radikāla Parīzes skolas modernismu. Džo toties padevās nepiespiesti socializēties elitārās, intelektuālās un mākslinieciskās aprindās, kas viņam epizodiski atnes prominentu paziņu birumu – Matisse, Van Dongens, Kerēns, Lapaleta kubisti, Lorentsēna un daudz citi. Kopīgā opija vai hašiša pīpēšanā iepazītā itāļa Ricciotto Canudo avangardiskajā žurnālā vai avīzē Monjoie Jāzeps iekļuva kopā ar tuvākā loku biedriem Sevier un de Fiori. Līdzīgi kā Džo nepieņēma kubistu, futūristu un simultānistu novācijas, viņš arī avangardistu radīto modi neuztvēra nopietni un dzelīgi un diezgan lievīgi kritizēja. Citas Grosvalda paštēla vai loma variācijas, sportiskais Dendijs, militārais Švīts, modīgs Frants, atpūtnieks, šoreiz paliek ārpus ieskatu ietvariem, tāpat kā nepārprotamās flanērismu liecības ceļojumos ārpus Parīzes, mākslas metropoles, mūžīgos svētku pilsētas un flanērismu vēsturiskās izcelsmes vietas. Novēru, Paldies, es gribēju pateikt noslēgumā profesoram Pļaviņam par Jāzepa Grosvalda izpētes fundamentu un manām kolēģiem Aijai Zandersonai un Līgai Matsonai par azartisko meklēšanas un atradumu un skanēšanas prieku un līdzdarbību. Paldies!